Vitai un Alisei, Alisei un Lindai, Lindai un Vitai, Vitai, Lindai, Alisei, visapnici. Nu, labdien! Čau! Labdien, čau! Pirms mēs sākam, ātri es pateikšu, šis ir raidījums, kurā mēs ar Lindu tiekamies ar psiholoģi Alisu Romeiko, lai kopā risinātu cilvēku iesūtītas problēmiņas, kā arī mēs ar Lindu izveidojam jaunas problēmiņas. Nav par ko, lūdzu, paldies visiem, kas klausās. Šis ir raidieraksts, kas pauž mūsu personīgo viedokli un domāts kā izklaidējoši un viegli izglītojoši, tāpēc lūdzu klausieties atbildīgi. Un šis nav pielīdzināms individuāli psihologu konsultācijai. Paldies par uzmanību. Nu, sveiki visiem! Sveiki! Čaviņa, čaviņa! Nu, kā ir? Man gribas cilvēkiem palīdzēt. Tas ir tas, kā es jūtos. Man gribas pagulēt. Tas ir tas, kā es jūtos. Man gan viss kārtībā. Tad Paldies, ka apjautājāties. Tas, ka mums gribas palīdzēt un pagulēt, tas nav kārtībā. Tā izklausās pēc problēmas. Es rakstītu raidījumam, lai atrisinu šo kur man rakstīt, ja man ir kāda problēma? Kā es to varu iedot mums? Jā, www.romeiko.lv. Tur ir arī apkopoti dažādi rīki, bezmaksas interesanti rīki. Par to es pastāstīšu vairāk raidījuma beigās. Paldies! Lūdzu. Paldies. Nu, ko mēs darīsim šodien? Nu tā kā parasti. Šī jau ir mūsu 60. epizode, beidzētu it kā visiem zināt to džemu, bet varbūt ātri iziesim cauri. Priekš jauniem klausītājiem. Jā, sveiki, jaunie klausītāji. Jūs nožēlosiet. Pirmajā daļā mēs izspēlējam spēli, kas sliktāk, kur mēs sacenšamies, tad redzēsiet par ko. Otrajā daļā mēs atrisinām jūsu problēmas. Kā jau es iepriekš minēju, mēs ar Lindu arī izveidojam jaunas. Lūdzu. Un trešajā daļā mēs ceļojam laikā. Tas tik būs ceļojums, kurā mēs apskatām kādas senas problēmas aktualitāti mūsdienās. Varbūt arī atrisinām šo jautājumu, šo problēmiņu. Nu, ko tad? Kā jums izklausās? Esat, jā? Okay. Jā. Nu, tad ķeramies klāt. Jā. Jā, lai notiek. Nu, pirmā daļa spēle. Kas sliktāk? Tev ir slikta gaume vai visur ceļu remonts? Visur ceļu remonts priekš manis tas sliktāk. Jā, bet slikta gaume. Tu stulbi ģērbies, tev nesmukas interjērs, tev gaumi jau slikti nestrīdās. joki, tev filmas sliktas, tu skaties. Nu, ot slikta gaume visā. Ceļa remonti. Es arī domāju par ceļu remontu. Nu, slikta gaume. Man liekas, ka nav tādas lietas. Vai nu ir gaume vai nav. Gaume nav laba vai slikta. Gaume vienkārši ir vai nav. Tev ir tāda. Bet, ja ir ceļa remonti visur, Es nezinu. Es domāju, sliktāk ir slikta gaume, jo es uzskatu, ka ir slikta gaume, bet par to mēs savā otrā raidījumā parunāsim vairāk. Slikta gaume nav slikta gaume, ir tikai gaume, vai tās nav raidījums ar Alisu un Ditu. Jo es uzskatu, ka Es tajā raidījumā starp citu nepiedalos, jo man ir laba gaume. Viņa to pateica. Viņa teica un izvēlējās, ka ceļa remonts ir sliktāk. Jā. Nu, labi. Jā. Šeit 2-1. Nākamais. Šitas no dzīves. Tavs priekšnieks piekrīt tam, ka tu strādā hibrīda darbu. Un tad visu laiku ir pasīvi agresīvs par to. Tā kā, tu atkal no mājām? Guli gultā? Un tādas lietas. Vai arī tas, ka tev kolēģis sestdienā zvana, vari man lūdzu ātri palīdzēt, man vajag izdarīt, kur atrodas tas? Pasīvi-agresīvais priekšnieks, jo kolēģim es varu necelt telefonu. Es droši vien, ka neceltu sestdienā. Pasīvi-agresīvais priekšnieks baigi sarežģīts. Nu, es negribētu nonākt tādā situācijā, tur tā kā tomēr tā varas dinamika, un tomēr mēs vienojāmies, ka es strādāju hibrīdu darbu. Tā kā, kas tie par komentāriem? Es atvainojos. Es ar Alisu šodien esmu sadziedājusies, un es arī tev piekritīšu, ka pasīvi-agresīvs par jebkādu tēmu. Un ja tas vēl pie tam ir vadītājs, ļoti grūti dzīvot, ja tā ir. 3-0. Tas pasīvi-agresīvs priekšnieks ir tik slikti, ka es jau aizmirstu, kas bija otrs variants. Jā, vai ne? Jā. Mēs visi bišķi uzvilkāmies, es jūtu. Man laikam nedaudz arī dzīvē paveicies, ka man ir bijusi tikai tāda viena pieredze ar pasīvu-agresīvu vadītāju. Tā bija īsa pieredze, bet jebkurā gadījumā tik nepatīkama. Tāpēc arī īsa. Jā, kaut kādā mērā, jā.
Nu, otrs sliktais variants bija par to, ka kolēģis zvana sestdienā. Nē, tu tiešām izslēdz telefonu un miers nomet. Neskaties, necēl, neatbildi. Tātad pasīvi agresīvs priekšnieks ir sliktāks par jebko. Mēs varētu piekrist tam, vai ne? Jā, Mēs varētu tam piekrist. sliktāk par karu. Par holēru. Tas ir sliktāk par STS sliktākajā formā, par nāvi tas ir sliktāk. Jo man kādam ir jādzīvo ar to. Jā, labi. Labi. Bet vispār mēs varētu kādu dienu. Mēs varētu kādu dienu. Jā, parunāt par veselību, jā. Atsevišķi Ok. podkāstā. Jā, es Varbūt domāju, ka tā par ir tāda mentālo veselību. Jā, bet labi. Runājot par mentālo veselību, ķersimies pie raidījuma galvenās daļas, kāpēc mēs īstenībā te atnācām vispār spēlēt šīs spēles. Mūsu klausītāji iesūtītie jautājumi, problēmiņas, Alisa risinās, mēs ar Lindu nē. Kā tikt galā ar kaunu un sevis kritizēšanu pēc darba ballītes, kur es nepēdu kārtīgi, iedzēru par daudz un pavēmu pēc tam turpat ballītē. Netieku galā ar kauna un sevis kritizējošiem flashbackiem, jo ir jau bijušas citas šādas situācijas, kur piedzīvoju kaunu ar šiem cilvēkiem, bet nesaistīti ar alkohola lietošanu. Nevaru saprast, no kā man bail visvairāk. Paraksts kauniniece. Kauniniec, kuram nav gadījies ballītē izvemties? Es domāju, normāli, nākamo problēmu. Tas mans 5. mīļākais hobijs. Izvemties darba ballītē. Nē, vienkārši ballītē. Jā, Nu redzi, kauniniec, Linda ir tavā komandā un izsaka, ka viņai nav kauns. ļoti laba komanda. Kā tikt galā ar kaunu un sevis kritizēšanu? Nekritizē sevi. Tas ir tā cilvēcīgi, man liekas, kā ķermeņa reakcija uz saindēšanos. Tur rakstīja, tu nebija kārtīgi pāēdus un pavēmi. Tā gadās, tas ir tā cilvēcīgi. Un vispār bieži vien, man liekas, cilvēkiem ir kauns par ķermeņa lietām, kas ir saistīts ar ķermeni, vai ne? Tas nebija es, tas bija mans ķermenis. Jā, tas bija tas ķermenis, it's ok. Tā gadās. Un kā tikt galā ar kaunu, kur tu mums atsūtīji šo jautājumu, pastāstīji, un tu noteikti neesi viena, un arī ir daudz cilvēku, kas kaut ko tādu ir piedzīvojuši, bet tu pieminēji arī tādu interesantu kaut kādu leņķi šim tematam, ka tu esi piedzīvojis kaunu un paškritiku saistībā ar šiem darba kolēģiem arī ārpus alkohola un vēmšanas un ballītēm, nesaistīt ar to vienu atgadījumu vispār. Komunikācijā vai varbūt attiecībās ar kolēģiem tu piedzīvo kaunu, paškritiku un man ļoti gribētos zināt vairāk un varbūt arī tev būtu interesanti zināt vairāk, no kurienes tas nāk, kā tev šķiet, kā tu to pati skaidrotu, no kurienes tas rodas. Man tāda fantāzija par to, teiksim, varbūt tas ir tāpēc, ka tu gribi šiem cilvēkiem patikt vai lai tevi pieņem, lai tu esi labi ieredzēta starp viņiem un tās tādas normālas, saprotams vēlmes, tā var būt. Bet ir svarīgi to apzināties, kā tu jūties starp šiem cilvēkiem. Jā. Vai jums ir bijušas kaut kādas kompānijas, kurās jūs jūtat vai kaunu vai paškritiku, vai jūs gribat būt pieņemtas, labi izskatīties, varbūt šeit? Nē, šeit nē, man īsti negribas iepatikties, bet ir cilvēki. Man ir cilvēki kaut kādi, kuru klātbūtnē es izjūtu automātisku kaunu, un es nesaprotu ikdienā, man ir viss kārtībā, un tad ir kaut kādi tie cilvēki, es nezinu, vai tas ir kaut kāds viņu status vai kas, un es tā, ko tad es vispār dzīvē daru, kas tad es esmu vispār? Un tad sāk par sevi kaunēties un sevi apšaubīt, un tas, man tā ir pazīstama situācija. Jā. Tā ir tā problēma, Dita. Nē, es tiešām saprotu, ko tu saki, bet klausoties, ko jūs abas arī teicāt, un tad arī uzreiz, protams, vienmēr ir tu sāc domāt arī par saviem situācijām. Bet viena lieta vēl par to iesūtīja to, ko es iedomājos, ka, man liekas, piedzerties un kaut kur vēmt jau vienmēr radīja. Tas kauns var rasties arī obligāti ar darba kolēģiem. Tas jebkurā dzīves situācijā, ka tu esi bijis tik vājš, tad kāds uzreiz domā, tu uztver sevi kā vāju, tu nevarēji sevi sakontrolēt, un tad kā neērti ir.
Man liekas, tā svarīgākā, varbūt interesantākā daļa ir, kāpēc mēs izjūtam kaunu arī ārpus tādām varbūt saprotamām situācijām, kur tiešām var būt kauns, bet normālās dzīves situācijās. Un man arī ir līdzīgi kā tev, Dita, ka tas nav varbūt kompānijās, bet tas ir par konkrētiem cilvēkiem. Un tas nav visā darba kolektīvā varbūt kaut kad bijis, vai tas kaut kādos konkrētos darba cilvēku, bet tas ir pret konkrētiem cilvēkiem. Un es domāju, ka tas ir par to pieņemšanu un vēlmi patikt tam cilvēkam. Un nezinu, ja tu pasakot joku, un tas konkrētais cilvēks nesmējās, un tad tāds, kāpēc es vispār centos. Vai arī es pastāstu kaut kādu stāstu, un tā, tas vispār nav nekas interesants. Neklausās, jā. Kāpēc mēs, Alis, tu varbūt varētu pastāstīt, kāpēc mēs izjūtam kaunu, kāpēc šis ir svarīgi? Bieži vien jāskatās, vai tas kauns ir vispār pamatots, vai tur ir kaut kāds elements no sirdsapziņas savas, vai īstenībā nav, un tas ir vairāk tikai tāds sociālo prasību un ideālu kaut kāda tāda projekcija uz mums, tā kā ko no mums sagaida, skūtas kājas, labi smaržot, izskatīties perfekti, būt labiem vienmēr un tā. Jā, un ļoti sausījos uz to, ko jūs teicāt par konkrētiem cilvēkiem, konkrētiem individiem, un es gribētu arī kauniniecei jautāt, padomāt, pastīties pašai sevi vai šajā kompānijā, par kur tu raksti, kādas tev ir attiecības ar katru no tiem cilvēkiem? Varbūt tur ir cilvēki, ar kuriem tu jūties ērti, komfortabli, ar kuriem ir ok, un tu nejūti kaunu un paškritiku, bet varbūt tu vari izšķetināt, kuri no šiem ir tie, kuriem tev gribas patikt. Un es gribu teikt, tu esi tāpatās foršs cilvēks, tā kā tev nav obligāti visiem jāpatīk, un tas ir varbūt ok, ka citreiz cilvēki, kas ir varbūt kaut kādā augstākā statusā nekā tu kaut kādos veidos, ka tu viņiem arī drīksti nepatikt, tā kā tev nav pilnīgi visiem jāpatīk, un tu esi foršs, superīgs cilvēks pats par sevi, un jo īstāk tu esi, jo vairāk tu esi, jo labāk. Jo, man liekas, mēs varam baigās auzās iebraukt, ja mēs uztaisām sev kaut kādu tādu fasādi vai masku, lai kādam patiktu, un mēs turpinām to uzturēt, un mums ir grūti nebūt sev. Tas ilgtermiņā. Ko darīt ar to konkrēto situāciju? Viņi raksta, kad tagad notika tā ballīte, bija tas atgadījums, un tagad viņi nāk uz darbu, un viņai visu laiku flashback ir tāds, ko darīt ar to? Es atnāku uz darbu, un ir bijusi tā ballīte, un nav svarīgi, kurš man no darba patīk. Labi, es esmu sapratusi, šis man patīk, šis man neinteresē, tā kā bet tur ir tā sajūta, ko man darīt ar to? Ir kādi ieteikumi? Es droši vien ieteiktu par to runāt, vai pajokot, vai pajautāt kādā brīdī vienam vai vairākiem kolēģiem, tu atceries to reizi, ka es tur rītīgi stulbu pavēmu darba ballītē, vai vispār tas to redzēju, man reāls kauns ir, un varbūt man visu laiku tā kā nāk atmiņā tas notikums, un pats vai vispār kāds to arī redzēja? Vai jūs to redzējāt? Varbūt neviens mums par to nerunā, jo kāds patiesībā cits, ko tu nemaz neredzēji, izdarīja kaut ko pēdiņās apkaunojošāku. Jā, cilvēki bieži īstenībā baigi daudz par sevi domā, kā es izskatījos, bet neviens to neredzēja. Fiks izstāstīšu par vienu pētījumu. Lielā universitātes teritorijā tika veikts tāds pētījums, kur kādam cilvēkam tiek uzvilkts tēkrekls, kur ir vai nu kāds tāds ļoti ievērojams netīrums vai pleķis virsū, vai varbūt kāda apsmietas slavenības attēls, un tāds kaut kas tāds apkaunojošs drusciņi tiek uzvilkts, un tad lika šim cilvēkam iet cauri teritorijai vistālāko iespējamo ceļu tajā momentā, kad visvairāk studentu ir ārā un apgrozās tajā vidē. Un tad, kad šis cilvēks ar tēkreklu nonāk beigās, tad jautāja, kā jums šķiet, cik daudz cilvēku pamanīja to, kas tev uz krekla? Un tad tas cilvēks novērtē, un paralēli tika arī aptaujāti tie cilvēki universitātē. Tā kā jūs redzējāt to cilvēku, kuram bija tas tīzlais krekls? Un kas izrādījās? To nosauc beigās par tādu starmeša efektu, kad cilvēkam mēs skatāmies uz sevi, mums liekas, ka visi pamana mūsu nepilnības, bet īstenībā katram ir savas lietas, un nevienam nav laika un vēlmes baigi domāt daudz par citiem. Izņemot mums, mēs esam labiņas, mēs risinām jūsu problēmas, mēs domājam par jums. Bet ka tā patiesība ir, ka varbūt neviens to neredzēja. Varbūt cilvēkiem vienkārši viņi to uzreiz aizmirs, jo viņiem tas nelikās svarīgi.
ļoti šaubos, ka no taviem kolēģiem kāds regulāri par šito domā. Un es negribu, lai tev tās atmiņas par šo ballīti nomāc tavu ikdienu, tavu prātu, kaut kā tas ir jāpalaiž vaļā, vai ar vēl kādu parunājot, varbūt nesaistīt ar tiem, vai ņemot vērā citus mūsu ieteikumus. Nepaliec viena, un tā noteikti, tā nav visa tava personība, tā neesi visu tu esi daudz kas vairāk nekā tas viens atgadījums no visas dzīves. Man priekšnieks nesen darbā baigi lepni tāds izstāstīja, viņš tā, ziniet, kā man bija vienā darbā, tas bija vienīgais, kurā es strādāju, un viņš smaida visu laiku un smējās. Bija darba ballīte, un nākamajā dienā grāmatvedī viņam saka, Andrej, sauks viņu par Andreju, ja tu vēlreiz pievēm spirti, es tev atlaidīšu no darba. Respektīvi, Andrejs ballītē aizballējies, pievēm spirti, nav atlaists, grāmatvedī viņam pārmet, viņš smējās un stāsta, tagad viņš ir uzņēmējs. Ja? Viņš ir uzņēmējs, viņam tagad ir veiksmīgs uzņēmums. Un paskaties, varbūt kaunietis, varbūt tev arī kādreiz būs savs uzņēmums. Tas, ko es gribu pateikt, tas, kā tu raugies pat uz to, kā ir notikusi tā situācija, man liekas, tas ir galvenais. Nepārdzīvo, pajoko par to, man liekas, tas ir superīgs ieteikums, vienkārši izcelt to gaismiņā, vai citi par to domāja, ne, ātrāk aizmirsīsies. Kāds cits izdarīs kaut ko, par ko citi atkal runās. Katru mēnesi notiek kaut kāda lieta, par ko ir tīpaši, man liekas, kādos office darbos cilvēki grib runāt atkal un aizmirstās. Tu vari viņiem palīdzēt. Tātad, jā, mans ieteikums. Izvēlies labāko kolēģi, savu draudzeni, apkauno viņu. Izdari tā, lai kaut ko viņa sliktu izdara. Vai viņš? Viss? Problēma atrisināt. Nav par ko. Lūdzu, kaunies. Par vēmšanas tematu, ko es gribēju piebilst, ir viens super podcasts, saucas Muša, un viņi lēnā garā krāja vienai epizodei stāstus par vēmšanu. Tur būs vēmšanas stāsti. Es nezinu, kad tas iznāks, bet es varu padalīties. Bet ir jāsako līdzi. Padalīties ar viņiem. Man ir tik daudz. Linda, ja tev ir vēmšanas stāsts, aizraksti Mušai un aizēj viņiem kaut kad izstāst vai ieraksti vai iesūti audio. Vēmšanas stāstu. Kauninietis tev arī ir jāsūta viņiem. Mans tīzers, man labākā reize, kad es vēmu vienreiz, bija, ka es biju pirms tam padzērsies gāzētu ūdeni, un tad tu vēmu, un tad sajūt, tas ūdens atkal nāk ārā gāzēts, un viņš kutina visu. Ārprāts, man likās, ka mums būs pieaugušo podkāsts, bet mēs runājam par kutinošu vēmšanu tagad. Vēl, ja mēs turpinām, kas nav vēl par pieaugušo tēmu, un vienkārši par šo kauna tēmu, kas ir laba tēma izrādās, ir tāda multena Big Mouth. Jūs zināt? Jā, par tiem hormonu monstriņiem visiem. Man ļoti patika, kā tur tas Shame Wizard kauna burvis tika attainots. Jā, ka viņš vienkārši... Un tas bija par to, ka tiem bērniem kauns bija tad, kad viņi bija vienatnē. Viņi domāja, ka viņi ir vieni paši. Un tad, kad viņi tā kā uzvarēja šo kauna monstru, bija... Principā, tad, kad visi sāka dalīties un būt lepni ar to un izrādās. Un tad katrs savā stūrī nodarbojies tam savām kaunpilnajām lietām, un neviens neredzēja, ka citi arī nodarbojas ar tām savām kaunpilnajām lietām, un tas kauns aizlidoja projām. Kauniniece, vai tu domā, ka tavi kolēģi, no kuriem tev ir kauns un paškritikas domas, vai tu domā, ka viņiem nav kauns pašiem par sevi? Domā, ka viņi nedara neko, viņi domā, ka nevēm ballītēs. Paskaties uz viņiem, domā, viņiem nav kauns. Vēl viena piebilde, tu esi darbā, jā, padari kaut ko foršu ar to, ko tu strādā, un viss, kāda starpība, ko tu dari ballītēs, tu atpūties, un darbā toties, tu esi zvaigzne. Ja tev patīk tavs darbs, tad strādā labi. Kas ir vēl kāda problēmiņa mums? Jā, mums ir vienam. Tātad, kā beigt attaisnot ģimeni un partnerus, kas dara pāri ne tik acīm redzamos veidos, piemēram, regulāri pārkāpjot manis nospraustās robežas un atkārtoti darot lietas, kas man liek justies slikti vai nērti, it tīpaši, ja tas jau vairāk kārt izrunāts. No kāda veida bērnības traumām vai vides nāk šī attaisnošanās? Paraksts Zane. Es gribu dzirdēt, ko jūs par šito sakāt. Man likās, tur ir vismaz 3 lieli jautājumi tajā vienā tekstā rakstīti. Viens ir par to, kā pārmācīt ģimeni nekāpt pār savām robežām. Jā. Un otrs, no kurienes nāk, no kādām manām bērnības traumām nāk šī mana un manas ģimenes uzvedība. Un varbūt vēl kāds... Es sapratu, ka
ka tas, ka viņa attaisno to savu ģimeni un partnerus, kas dara, kā viņa apzinās, ka tas ir nepareizi, jo viņi pārkāpj tās robežas, bet kā viņai pārstāt viņus attaisnot, kur iesnāk tā aizsardzība pret cilvēkiem. Jā, es to tā interpretēju, kā pārstāt aizsargāt cilvēkus, kuri tev dara pāri. Jā. Un tad arī jautājums, no kurienes viņai pašai, no kādām traumām tas var nākt ārā, tāda vēlme to darīt. Baigi. Mēs varam arī spēlēt psihologus tagad, un Alisa mūs tad novērtē. Atrisina, Linda. Tā uzreiz. Šis ir tik komplicēti. Bet robežas un ģimenes un attaisnošana varbūt tas varētu būt pirmais, ko varētu apskatīt. Jo man liekas, ka nezinot vairāk par to cilvēku, mēs nezināsim no kādām bērniem. Vismaz man kā neprofesionālam psihologam uzreiz tas tā kā vajag garāk sarunu, lai zinātu, kas tās par traumām ir. Lai zinātu cilvēku stāstu. Bet Alisa, lūdzu. Lūdzu, vēl es kaut ko piebilst? Ļoti labs intro. Un tā vienmēr ir, ka mēs gribam tomēr to cilvēku jautājumu atgriezt atpakaļ pie jautātāja. Ko tev tas nozīmē? No kurienes tev šitais nāk? Kā tu to skaidro? Kas ir tas tavs stāsts un tava pagātne ar šito tematu? Un paldies par jautājumu. Ļoti labs jautājums. Arī ļoti svarīgi izplatīti temati, ģimene un robežas. Jā, attaisnošana. Mēs varam būt ļoti empātiski un saprast robežu pārkāpējus. Mēs varam saprast citreiz arī saprast un attaisnot varmākas, ja mēs gribam sev tādu uzdevumu uzlikt, bet varbūt, ka nevajag. Arī šajā gadījumā. Un mēs noteikti šeit šodien neatrisināsim tavā vietā šo jautājumu. Mēs tev varam iedot kaut kādas, varbūt, idejas, bet tavs pēdējais jautājums tavā vēstulē, no kādām bērnības traumām nāk šāda attaisnošana, es teiktu, šis ir tāds terapijas jautājums, kur tev ir jāiet pie kāda profesionāļa, kopā šito risināt, jo tur tu varēsi to uzzināt un atšķetināt, priekš sevis iegūt daudzas atbildes gan par sevi, gan par citiem savā ģimenē. Tas, kam es gribu pievērsties šodien un ko es tev varu iedot, ir kā beigt attaisnot ģimeni un partnerus, kad pārkāpj tavas robežas, kaut arī daudzkārt tas ir izrunāts. Ja tu saki, ka ir vairāk kārt jau izrunātas tavas robežas, kuras tiek pārkāptas, man rodas tādi vairāki jautājumi, un es gribētu tev arī uztaisīt tādas mazas nepatikšanas, pamēģināt šito parisināt. Jo ar robežām ir viena ļoti svarīga lieta, lai tās strādātu, ir jābūt sakām, kad robežas tiek pārkāptas. Ja tev ģimene pārkāpja izrunātās robežas un nekas nemainās, nav saku no tavas puses, nav nekādas sekas priekš viņiem. Es pārkāpu robežas, kā es to varu zināt, es nevaru to zināt, jo nekas nemainījās un es nepiedzīvoju sekas. Un tās var būt dažādas sekas, pati var par to padomāt vai pameklēt, pagūglēt. Viens ieteikums visām sarežģītām situācijām, ko es varu ieteikt, kas, protams, nav profesionāls atbalsts, bet googlējiet, lasiet citu cilvēku pieredzes, ko viņi raksta par saviem stāstiem, kā viņi tam gāja cauri, kā viņi risināja. Un arī šajā gadījumā. Robežu nospraušana un sekas. Pieņemsim. Ja kāds bērns slikti uzvedas un pārkāpj mūsu norunas, teiksim, mēs šodien vienojāmies, ka tu tā un šitā darīsi. Tas tiek pārkāpts vai nedarīsi atkal, ja? Ka tu nelamās svešiniekus uz ielas vai nedarīsi pāri brālim vai māsai. Klasiski bērnu uzdarbība. Un mēs sarunājam kaut ko, un, kas ir ļoti svarīgi, tu saki, vairāk kārt jau ir izrunāts, bet ir jāizrunā arī šīs sekas, un pēc tam ir jāievēro savas norunas. Tas nozīmē, ka tev būs jābūt nejaukai. Samierinies ar šito, saproti sevi, ka tas ir ok, un tev tā būs jādara, un vienkārši tev nav cits izejas. Tātad izrunāt robežas, izrunāt, kādas ir sekas par pārkāpšanu. Piemēram, bērnu gadījumā, tev šodien tad būs mazāk spēļu laiks, ekrāna laiks, mazāk kabatas nauda varbūt šitajā nedēļā. Un tas ir tas veids, kā mēs tās robežas varam reāli nokontrolēt, uzstādīt, bīdīt uz priekšu atpakaļ, iedodot tās sekas par pareizu vai nepareizu robežu ievērošanu. Un vēlreiz atgādinu,
tu saki, ka ir izrunāts ar ģimeni, bet viņi turpina pārkāpt tavas robežas. Es totāli zinu, dzirdu, man tāds aizdoms, varbūt nē, bet es minētu, ka varbūt nav izrunātas sekas un netiek arī ievērotas izrunātās sekas. Man liekas, ka Zane arī rakstīja, ka viņa turpina Zane? Attaisnot. Tā kā, kad viņa pati ir pamanījusi to lietu, ka viņa it kā, lūdzu, nedari man tā, tad kāds atkal izdara tā, kā viņa lūdza nedarīt, un teikt tā, jā, viņi bija saguruši, vai tur, un tu turpini, tā kā, ka tā ir arī, ir forši, ka tu esi to pamanījusi, man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, tā, ok, es to daru. Un tagad varbūt ar Alises iedoto instrumentu jau var palēnām tā kā darīt tālāk, kad tu saki, lūdzu, nedari man tā, citādi man nāksies, nezinu, tur, tev, nezinu, neatdot. Es nezinu, kas tāds par problēmu. Pieņemsim, citādi man nāksies pašai tur apspļaudīt pretim nākošos, vai ko tie bērni tur dara. Citādi man nāksies kaut ko, kas varētu nebūt patīkami tev, savai ģimenei saka, un tad atkal ievērot. Un vēl viena lieta, man liekas, svarīga, robežu novilkšana, tā ir atkal man mīļa, ļoti svarīga tēma. Es to iesaku visiem, es tā kā... Jā, par to stāvu un krītu, ka tas ir jādara visu laiku pastāvīgi. Tas ir nepārtraukts darbs. Tas nebūs tā, ka tu vienreiz pasaki, pat ar visu to, ka būs sekas, tu izdari sekas, un tad viss tagad ir atrisinājies. Nē, tā nebūs. Tas būs jādara visu laiku, katru dienu, katru nedēļu, līdz tas kļūs vieglāk, un līdz tie cilvēki sapratīs, kur ir tās tavas robežas, līdz kurām var nākt, un tev tāpat turpināsies, tas kļūs vieglāk. Bet tas ir pastāvīgs darbs, tāpat kā iztīrīt zobus no rīta un vakarā, tāpat arī novilkt robežas, tā kā ar kaut kādiem tur darbā ar cilvēkiem, ar ģimeni, ar draugiem. Piemēram, svētdienas ir manas dienas, es tev nevaru atbildēt uz ziņām, es nevaru uzklausīt tavas problēmiņas. Piedod, man vajag tur laiku ar sevi. Kā tāds izklausās? Redz, arī man es vienkārši klausos un izklausās, ka tu runā no savas personīgās pieredzes. Jā, un tas ir tik grūti un nērti. Un vēl viena lieta arī ar iepriekšējo jautājumu, man liekas, ka tas ir arī tāds kauns. Tev tā kā, kā es tā savai ģimenei tagad pateikšu, ka es negribu uz Ziemassvētkiem braukt pie viņiem, ka man tur ir liels nogurums. Kas es pa cilvēku esmu? Jā. Un slikts. Jā. Slikts, bet es esmu labs sev. Es īstenībā neesmu slikts cilvēks. Un tas kauns arī atkal ir tas, ko Alise stāstīja par ciltīm, ka tas ir ģimenes uzdevums, lai tu būtu labs, paklausīgs bērniņš. Tu esi Ziemassvētkos, kur man tevi vajag. Man ir vienalga par tavām, teiksim, emocionālajām vajadzībām, ka tu gribi būt mājās un atpūsties, tev vajag brīvdienu. Un tad mēs pieaugam un saprotam, hei, bet... Es īstenībā, man izdzīvošana nav atkarīga no maniem vecākiem šobrīd vairs. Jā. Es pats izdzīvoju. Un tad, kad tu esi izdzīvojis un priecīgs, tu esi arī labāks bērns saviem vecākiem, tu esi labāks vecāks saviem bērniem, tu esi vienkārši labāks cilvēks ar savām novilktām robežām, kuras sākumā ir nērtas un ir jocīgas un ir kauns un ir sāpīgi varbūt kādam nodarīt pāri, bet tas stiprina tevi un līdz ar to arī tālāk tās attiecības. Tā kā sāc viņus sodīt, sods. Alises galvenā doma bija sodi savu ģimeni par to, ka viņi pārkāp tavas robežas. Goda vārds. Atkāpe. Jā, sods un sekas nav viens un tas pats. Sodi. Un tas var būt fizisks sods, tas varbūt tu vari naudu viņiem atņemt, tu vari nomainīt mājās slēdzeni. Ir dažādi veidi, kā sodīt ģimeni. Tolets papīru likt uz otru pusi. Alise, netik tālu. Tomēr sods un sekas nav viens un tas pats. Tomēr nav. Kā Lindēši to visu klausoties bija? Man ļoti patīk tas, kā Dita runā vienmēr par robežām. Man tas vienmēr ir paticis, un es pilnībā piekrītu. Tad es šobrīd esmu ceļojumā par robežām ar sevi, un ka es saprotu to, ka robežu novilkšana nozīmē sevis cienīšanu. Un vai tu gana ļoti sevi cieni, lai pastāvēt par to, kas tev ir nepieciešams, vai to, kas tev nepatīk. Es sevi gana ļoti cienu. Tā kā man nāk no tā, ja es sevi cienu, es varu tikt pāri no tā arī tās kauna sajūtas, jo īstenībā ir nērti. Tad es būšu tāds sarežģīts cilvēks. Nērts, sarežģīts cilvēks. Ir īpaši profesionālajā vidē man ar to. Kaut kā ar draugiem nedaudz vieglāk, jo tā kā es nejauks, bet profesionāli negribu būt sarežģītam darbiniekam. Jā. Bet ka pārkāp pāri, cienīt sevi, novilkt tās robežas. Un tad tas, ko atkal Alise saka par tām sekām,
bez sekām tas vispār nestrādās. Un to es saku sev, un tas arī dažreiz citi, kad draugi stāsta, ka kāds atkal pārkāp viņa robežu, bet tu neizpildīji to, ko teici, ka tās būs sekas. Un cilvēki ir varbūt gan apzināti nejauki, gan arī netīšām nejauki, bet ja viņi nesaskarās ar tām sekām, viņiem tā, bet jau drīkst. Man jau, tu saki vienu, bet tu dari citu, tāpēc es klausīšu tavām darbībām. Tu viņas tā kā, tu neīsteno sekas. Man ir tā kā, tas viss ir traļi vaļi, tāpēc vajag sevi cienīt, vajag novilkt robežu, bet vajag pēc tam arī vēlāk atkal sevi cienīt, būt nejaukajam, tam nesforšajam cilvēkam un īstenot tās sekas. Protams, manuprāt, arī visam tur ir savas robežas un jāsaprot savi konteksti, bet ir jāstrādā ar to un jādara. Un tāpēc te tiešām ļoti svarīgi, ja tu gribi šito atrisināt tādā visātrākajā, efektīvākajā veidā, ja tev ir iespēja iet terapijā vai pie kāda psihologa konsultēties, tas būtu super foršs atbalsts, tev tiešām tā kā mazāk pa to purvu brist un vairāk saņemt tādu pamatu zem kājām, lai tas ceļš ir vieglāk ejams, jo, kā jau jūs dzirdat, nav viegli. Nevienam negribas būt sliktam cilvēkam, nevienam negribas būt apzināti nejaukam, bet, ja tiek pārkāptas manas robežas, man sevi ir jāaizstāv regulāri, vienmēr, katru reizi, un tas nozīmē citreiz būt nejaukam atpakaļ. Ja mēs sarunājām, ka šitā būs, un es teicu, ja tu darīsi citādāk, tad būs tādas sekas, ir jādod otram piedzīvot tās sekas, un tikai tad tu vari sagaidīt, ka tavas robežas tiešām turēsies. Ak, Zane, es pilnīgi jau redzu ar gara acīm tevi pēc vienas dienas, gada, mēneša, lai arī kas tas būtu par laiku, katram tas būs savs, arī tev, ar robežām, ar cieņu pret sevi, ģimene tev ciena, visi baidās, ģimene tiek sodīta. Bet tā trešā daļa, kā mēs saucam, kāpēc tiek attaisnots šis cilvēks citu cilvēku acīs. Un šis nav manas domas, to es redzēju vienā video. Un ja visu, ko tu redzi internetā, tā ir taisnība. Jā. Bet ka cilvēki, un tāpēc, Alis, kā tu šo skaties, kāpēc mēs pieņemsim citiem radiniekiem attaisnojam savu partneru nesmukās izdarības, ka mums vienkārši ir kauns, ka tās ir mūsu izvēles, un tad mums ir vajag pamatot. Un mēs gribam attaisnot un citiem teikt, nē, manas izvēles, un attiecīgi arī mans partneris ir labi bijusi izvēle, tāpēc es attaisnojos ne tikai par to partneri, bet es attaisnojos par sevi, jo tas ir mans tā kā cieņas un goda jautājums. Nu jā, jo man pašam drusciņi ir kauns no savām izvēlēm, un es gribu arī pats savā priekšā sevi attaisnot. Jā. Nē, tā kā īstenībā, nā. Tā kā psihe sevi visu laiku sargā un ir tādi tie aizsarga mehānismi vienmēr ir vietā, lai sargātu mūs no citiem, gan arī, lai sargātu mūs no iekšējiem konfliktiem un iekšējā līdzsvara izjukšanas. Un ja tā kā parasti visbiežāk, ja ārpusē kāds, norāda mums uz mūsu nepareizajām izvēlēm un mūs tas aizskar un mums gribas sevi attaisnot vai savas izvēles pamatot, tas varētu norādīt uz mūsu pašu nedrošību par savām izvēlēm. Un arī tas ir ok, un arī daļa no cilvēcīgas būšanas. Un tā viena atslēga, ko vienmēr var ņemt līdzi, ir apzināties. Ja jūs gribat kaut ko mainīt vai pieredzēt citādāk, vai jums kaut kas neapmierina, tad jo vairāk jūs sapratīsiet, jo vairāk apzināsieties savas sajūtas, sevi, cēloņus, savām rīcībām, jo labāk sevi pazīsiet, jo vieglāk jums kļūs. Un, kā Dita teica, sākumā pirmās reizes novilkt robežas ļoti nērti, nepatīkami. Ir tā sajūta, ka es nemāku to darīt, bet vienkārši dari to. Un pēc tam dari atkal, un trenējies, un ar laiku paliks vieglāk. Atcerieties, kad mēs bijām bēbīši, un mēs nemācējām staigāt. Un mēs cēlāmies un kritām, un tu mācies steigāt. Tāpat tu tāds bēbīts, es teiksim, šobrīd robežu novilkšanā, un tad tu pakrīti, un atkal kāds pārkāp, bet tu tā labi, es iešu tālāk, es darīšu vēl, un visu laiku mācies. Zane, ļoti labi. Tev izdosies, tu esi forši, paldies, ka tu mums atrakstīji, un tev tiešām izdosies. Mēs ticam, pareizi mēs ticam. Mēs ticam, paldies. Paldies visiem, kas uztic mums savus problēmiņas un atklāja savus dvēselītes, jo pateicoties šiem cilvēkiem ir tāds raidieraksts. Jā.
Bet varbūt mums vēl kaut kas paredzēts priekšā. Es dzirdēju, ka ir tāda rubrika ceļojums laikā. Okay, man liekas sagatavoties nedaudz. Viņš sprandu ievietināt. Ceļot laikā nav viegli. Ok, esam... wow. Kurā gadā mēs esam? Jā. Tā, Ditai ir tā kontrols programma. Viņa pastīsies, kurā gadā mēs esam tagad atceļojušas. Ir gads? Pirms 20 gadiem. 2004. gads tātad. Ir šogad ir 2004. Jā, tagad gads. esam 2004. gadā. Jā, šī nav matemātikas raidījums. Arī latviešu valodas nē. Labi, ķeramies klāt, apskatīsim kādu problēmu un paskatīsimies, vai šī problēma joprojām ir aktuāla un ko mēs varētu izdarīt šīs problēmas sakarā. Domāju, ka mīlu vecāku vīrieti. Esam pazīstami jau 2. gadu. Man ir 16 gadi, šogad paliks 17, bet viņam ir ap 30 un viņš ir precējies. Viss sākās tā. Viņš uz mani skatījās, taču es tam nepievērsu vērību. Tad es viņā ieskatījos un netīšām aizskatījos, un viņš sāka smaidīt. Domāju, ka viņu mīlu, jo ieraugot viņu man galvā un vēdrā, viss sagriežas otrādi. Nespēju domāt ne par ko citu, tikai par viņu. Ieraugot mani, viņš vienmēr smaida, vienmēr saka čau, un citreiz pat runājamies. Kad viņš iet kopā ar sievu, viss notiek tāpat, kā jau minēju. Man pat liekas, ka patīku viņam. Pēc dzīves horoskopa esmu koķete. Un daudzi ir, kuriem es patīku. Un tur jau ir tā problēma, kas nepatīk tiem, kas jau nāk par 20 gadiem. Viņš ir redzējis man kopā ar citu, taču tas jau bija sen. Lūdzu atbildiet, vai tas ir labi? Kā jūs domājat, vai es viņam patīku? Aktuāli. Noteikti aktuāli. Pedofīlija ir aktuāli bijusi visos laikos. Pagaidi, viņa domā, ka patīk. Viņš pateica čau. Es sākumā arī domāju, pagaidi, precējies 30 gadnieks ar 17. Bet viņai to iedomājās. Es domāju, ka jā. Ka it īpaši man likās, ka tiešām tās ir iedomas, jo viņš ir tieši tāds pats, kad sieva ir blakus. Tātad viņš vienkārši ir jauks, pieklājīgs cilvēks, kurš sveicinās. Jā. Labi, šito atrisinājām. Tātad ar viņam viss ir kārtībā. Jā, bet viņa minēja arī tālāk, kad nepatīk jaunākiem par 20 gadiem. Kad viņai pašai tūlīt būs 17, respektīvi viņa patīk vecākiem puišiem, vai tas ir labi un ko varētu darīt? Man šķiet, ka baigi forši, ja tu vari sākt veidot tādas dziļākas attiecības ar pretējo dzimumu, tad, kad ir jau kaut kāda pilngadība. Tas viss līdz 18 gadiem, tas ir pilnīgi ok, ja tu nogaidi un tu vienkārši esi super foršs draugs un cilvēks un dari savas hobiju lietas un izglītību un ar attiecībām nav nekāda iemesla steigties, jo tev ir visa dzīve priekšā un patiesībā ir ļoti, ļoti riskanti agros gados tādas super dziļas attiecības veidot, jo smadzenes joprojām veidojas un 30-gadīgas smadzenes ir pilnīgi citas nekā 16-gadīgas. Un tīri tas tā kā informācijas uztvers un apstrādes orgāns pats vēl ir tapšanas procesā. Tā kā es pat teiktu, ka cilvēki nav nemaz gatavi gados nekādām tādām nopietnākām attiecībām, bet romantikai ir vieta visos dzīves laikos, dzēja, mūzika, dejošana, mūzikas video. Tā kā visādīgi to var izpaust un fantazēt, un lasīt vai rakstīt romānus, un tas viss ir ok, bet tādas īstu dzīvu cilvēku attiecības ir ļoti, ļoti, ļoti nopietna lieta, un es ieteiktu nebūt viegliprātīgiem ar to, un nesāpināt sevi un nesāpināt citus nejauši. Jā. Aktuāli. Man aizmirst, ko es gribēju teikt, Dita. Jā, tev vajag brīvdienu, Linda. Man vajag brīvdienu, jo es tiešām aizmirsu, ko es gribēju atcerējos. Bet tas nav tas, ko tas cilvēks jautā. Es vienkārši gribu pateikt. Tikai tāpēc, ka ir trauksme. Nē, tikai tāpēc, ka ir kaut kādi tauriņi vēderā. Tie nav tauriņi, tā ir trauksme. Un tā ir tava intuīcija, kas saka bēdz. Linda ir tiešām ļoti romantiska sieviete. Manuprāt, tā ir taisnība, Linda. Jo man tāds tā kā, ka tikai tāpēc, ka tev ir kaut kāds uztraukums, tas nenozīmē, tā kā man ir jāspēj atšķirt uztraukumi. Ir tādi, esam excited par to, kas varētu būt, vai arī, vai es viņam patikšu, vai kaut kas tāds. Nē, tas ir bēdz. Nevajag, tas nav veselīgi. Jā, piesotināts. Tas, varbūt domājā pieaugušākiem cilvēkiem. Nevar
tev būtu panika ikreiz, kad te uz randiņu no tā, es nezinu, par to cilvēku, ne panika var būt, bet par to cilvēku domāju uztraukties, tā kā, ka es te mēģināju pateikt kaut ko ļoti haotiski, bet varbūt jūs uztvērāt. Mēs sapratām, Linda. Ko tu saprati? Dita? Es sapratu to, ka, ja tu kaut ko jūti, tad beidz. Es ļoti gribu. Es piekrītu tam, ka ir jāspēj atšķirt dažādas savu ķermeņa sajūtas un signāli. Jā. Tā kā, ko tieši tas nozīmē? Un tur ir dažādas nianses. Tās sajūtas ir dažādas, ir jāiemācās viņas atpazīt, un tam vajag laiku. Es gribu padalīties ar vienu stāstu par savu 17-gadīgo brāli. Vasarā viņš man tāds raksta. Mēs sarakstāmies, kā iet, un viņš saka, man tur nedēļas nogalē bija tāda, pirmo reizi dzīvē bija tāda eksistenciālā krīze, baigi smagi bija un tā. Un tad es viņu satieku pēc dažām dienām, es jautāju, man rakstīja par to krīzi, kā tev gāja, kas bija, kas notika, un viņš saka, tas bija tik fantastiski. Es tik spēcīgi jūtu. Okay. Un viņam 17 gadi, un ko es ar to gribu ilustrēt, tas ir tas laiks, kad cilvēks ir pieaudzis tik tālu, ka tā kā nākamais līmenis, ko mācīties, ir emociju pasaule. Un kādas ir tās iekšējās sajūtas, visi tie pārdzīvojumi un domas un filozofēšana par dzīvi. Un tas tajā brīdī sāk rasties, un tas nenotiks vienā dienā, tam vajag laiku. Un, protams, tāda forša perspektīva, es jūtu lietas un cik spēcīgi, un tādas jaunas sajūtas, cik interesanti. Pat ja tā ir eksistenciālā krīze, liekas tā ļoti optimistiski. Bet vienkārši cilvēks priecājas iepazīt kaut kādas jaunas sajūtas, un arī šitādā gadījumā tauriņu vēderā forši, vēro to sajūtu, raksti dienas grāmatu, hip-hopu, izpēti sevi, uzzini vairāk par sevi, nav jālec nekādās attiecībās pagaidām. Tā kā... Jā, ar precētu vīrieti, 30 gadīgi. Visticamāk, tu viņam neinteresē. Tas īsumā atbilde, ja ir kādam šodien tāda problēma, tas nav tas, ko tu domā. Un ja viņam interesē, beidz. Jā, beidz. Tā kā tas nav nopietni. Mēs piezvanīsim policijai. Jā. Paldies, atrisinājām arī šo laikmeta liecību. Paldies, ka piedalījāties šajā raidījumā. Lūdzu. Paldies, uz redzēšanos. Kaut kas... Kā jūs sauc vēlreiz, lūdzu? Kas jūs var atrast? Labdien, es esmu Alis Romeiko, es esmu psihologs un sniedzu privātas konsultācijas, un arī savā mājaslapā www.romeiko.lv esmu apkopojusi dažādus foršus bezmaksas resursus tiem, kuriem interesē psiholoģija un uzlabot savu emocionālo, mentālo dzīvi. Turpat mājaslapā var pieteikties arī uz konsultācijām. Jā, un es priecājos būt šajā podkāstā. Podkāsts saucas Viss apnicis. Vai ir podkāstam ir tāda mājaslapa? Viss apnicis mājaslapa vispār ir tāda? Vispār es esmu redzējusi. Jā, ir tāda mājaslapa, Viss apnicis. Uz to vajag iet tad, kad tev viss nav apnicis. Un tad, kad tu pametīsi šo mājaslapu, tev viss būs apnicis. Bet tev būs jauns tēkraklis. Jauna cepura. Jā. Jauna krūze. Uzlīmes. Jā. Iespaidi. Jā, jauni iespaidi. Tev viss būs. Un... Tikai jāatstāj savu karšu datu, lai šis īstenotos. Mums. Jā, tāds mazs dzīvības. Mūsu podkāstam ir tik foršs džingls. Paldies Kalmei. Kalme, jūs esat wow. Paldies jums par džinglu, ļoti, ļoti mīļš. Skaisti. Un paldies arī, protams, mums. Mēs esam pašas foršākās. Un paldies visiem mūsu klausītājiem. Jūs esat īsumā paši foršākie. Mēs jūs mīlam. Paldies. Atā! Atā! Vitāj un Alis